Bezdegvielas ģeneratori ir izgudroti, pārbaudīti un izmantoti dažādās pasaules daļās jau vairāk nekā 100 gadus. Un mūsdienās daudzi speciālisti izstrādā BDG un iegūst iespaidīgus rezultātus. Tagad iepazīstināsim jūs ar vairākiem strādājošiem bezdegvielas ģeneratoru piemēriem, par kuriem pastāstīs paši izstrādātāji. Tas, ko jūs redzēsiet, ir tikai neliela daļa no milzīgā BDG skaita, kas pastāv šodien. Speciāli priekš projekta radoša sabiedrība dalībniekiem un fóruma globālā krīze atbildība. BDG izstrādātāji no visas pasaules sniedza intervijas, kurās paskaidroja, kā ir veidotas viņu iekārtas un kā tās tiek izmantotas. 2023. gada oktobrī radošas sabiedrības brīvprātīgie tika uzaicināti uz Starptautisko kongresu par brīvo enerģiju, kas notika Šveicē. Iepazināmies ar pilnīgi atšķirīgām pieejām bezmaksas enerģijas ģenerēšanai. Piemēram, zinātnieks un izgudrotājs Hartmuts Doblers demonstrēja elektrostaciju, kas ģenerē enerģiju no stāvoša ūdens. Kolonas iekšpusē, kas piepildīta ar ūdeni, spaiņi nepārtraukti pārvietojas augšup un lejup. Kad spaiņi sasniedz kolonas dibenu, tajos tiek iesūknēts gaiss, kas liek tiem celties augšup. Un virspusē tie tiek atbrīvoti no gaisa, atgriežas un atkal nogrimst ūdenī, un tā nepārtraukti. Rotācija tiek padota uz ģeneratoru, kas darbina kompresoru un nodrošina papildu elektroenerģiju. Šī aptuveni 8 metrus augstā iekārta apmēram 3,5 gadus atradās Spičas pilsētā, netālu no Kelnes. Ģenerators ražoja aptuveni 58 kW jaudas, bet kompresors patērēja aptuveni 4 kW. Tādējādi mēs ieguvām 54 kW elektroenerģijas jaudu, ko novadījām uz silta elementiem. Mēs pilnībā atteicāmies no elektroenerģijas tīkla izmantošanas, visu enerģiju pārvēršot siltumā. Vēlāk iekārta tika modernizēta. Rezultātā mēs izstrādājām iekārtu ar 500 kW jaudu, kuras augstums bija 25 metri. Tomēr šoreiz tā netika uzstādīta virs zemes, bet gan ierakta zemē. Šāds piemērs liecina, ka nav robežu brīvās enerģijas avotu atklāšanas apvāršņu paplašināšanā. Vēl viens zinātnisks sasniegums tīrās enerģijas jomā ir sistēma, ko izstrādājis zinātņu doktors Roberts Holcombs, Īrijas pētniecības un attīstības uzņēmuma Holcombs Scientific Research līdzdibinātājs. Holcomba kungs uzaicināja radošas sabiedrības brīvprātīgos uz strādājoša BDG modeļa demonstrāciju, kas notika Floridā, ASV. Šī sistēma izmanto kustīgo elektronu enerģiju dzelzs atomos, pārvēršot to izmantojamā elektriskajā strāvā. Dzelzs, ja tas ir uzbudinātā stāvoklī, izstrādā 4 reizes vairāk enerģijas nekā nepieciešams, lai to uzbudinātu šajā sistēmā. Tādējādi mēs iegūstam liederības koeficientu 500% apmērā. Kopējā jauda, ko ierīce spēj dot, ir atkarīga no tās izmēriem. Enerģiju nepārtraukti ģenerē elektronu rotācija dzelzs atomā. Cilvēki man jautā, pat zinātnieki, cik ilgi elektrons griezīsies. Ja uzdodat šo jautājumu, jūs droši vien neko daudz nezināt par ķīmiju vai metalurģiju vai kaut ko citu. Jo, ja elementos esošie elektroni pārstātu griezties, mēs visi sabruktu putekļos, viss visumā pārvērstos putekļos, jo tieši tas saista visumu kopā. Tāpat šī autonomā HES, Holcomb Energy System, sistēma darbojas neatkarīgi no jebkura ārējā enerģijas avota uz pašuzlādes pamata. Tas ir nodrošinot sevi ar enerģiju un vienlaikus barojot citas elektriskās ierīces. Holcomba enerģijas sistēma ir autonoma un pašpietiekama. Tā ir vienīgā iekārta, kas pašlaik darbina mūsu 1100 kvadrātmetrus lielo ēku. Diemžēl mēs nevaram jūs iepazīstināt ar šīs izstrādes autoru, jo viņš drošības apsvērumu dēļ vēlējās palikt inkognito. Fakts ir tāds, ka mūsdienu patērētāju sabiedrībā BDG attīstību, maigi izsakoties, tradicionālā industrija neatbalsta. Šis pētnieks nodemonstrēja netradicionālu pieeju fizikas likumiem, lai iegūtu brīvo enerģiju. Tajā skaitā viņam izdevies apiet Lenca likumu, izmantojot magnēta spēku un gravitāciju. Viņš atklāja, ka enerģijas pieaugums notiek ģeneratorā ar rotoru, kas izgatavots no pastāvīgajiem magnētiem un saistīja šo parādību ar gravitomagnētisko efektu. Šī parādība, teiksim tā, ir īpaša, jo domājams, ka mēs iegūstam enerģiju no kvantu vakuma, proti no vakuma kvantu fluktuācijām.
Mēs varam izmantot šo mašīnu jebkurā vietā visumā, jo jebkurā vietā visumā atradīsim vakuma kvantu fluktuācijas. Proti, jebkurā telpas punktā, jebkuros apstākļos, teiksim tā, magnētiskajā laukā, ja runājam par planētu geomagnētiskajiem laukiem. Pašlaik mūsu mašīnas lietderības koeficients ir 200%. Šīs iekārtas izveides mērķis bija vienkārši parādīt, ka ir iespēja ražot enerģiju, neizmantojot degvielu. Šeit tiek izmantoti tikai magnēti un vadītāji. Lūk, vēl viens izgudrotājs no Zimbabves, Tapiva Muvangani, ir piemērs, kā cenšoties palīdzēt cilvēkiem no viegli pieejamiem materiāliem var izveidot bezdegvielas elektriskās strāvas avotu. Ierīce sastāv no 3 baterijām un invertora līdzstrāvas pārvēršanai maņstrāvā, kas ļauj pieslēgt parasto sadzīves tehniku. Un, lai akumulātori nodrošinātu nepieciešamo izejas jaudu, neizlādējoties, viņš izmantoja vairākas pieejas, lai tās pastāvīgi uzlādētu. Vēl viena lieta, kuru mēs lietojam, ir pašu ierīču uzlādēšana ar radianta enerģiju, jeb atmosfēras elektrību, ja to tā var nosaukt. Papildus tam mēs izmantojam arī dažus telūra strāvu principus Zemē. Proti telūra strāvas faktiski ir dabā sastopamas elektriskās strāvas, kas plūst paralēli Zemes virsai vai zem tās. Un trešais resurss, ko mēs izmantojam šajā gadījumā, ir, tā teikt, izslēgšanas zonas ūdens enerģija. Tāpēc galvenais ir iespēja salikt ļoti vienkāršu, teiksim, šūnu, kas darbojas pēc izslēgšanas zonas ūdens, jeb 4. fāzes ūdens principiem, kas rada nepieciešamo strāvu bateriju uzlādēšanai. No mūsu testiem, kā jau teicu, pats pirmais notika 22. augustā. Mēs ieguvām 1 kW lielu izejas jaudu. Tas ir 1000 vati. Bet tas nav limits. Izgudrotājiem no Kazahstānas izdevās izmantot sviras likumu un gravitācijas spēku ļoti neparastā veidā. Maratam Palmahovam izdevās panākt, ka parasts ūdens ritenis griežas bezgalīgi, nepiegādājot tam enerģiju. Savā izgudrojumā viņš izmantoja ģeneratoru, ko darbina ūdens ritenis, un tā radītā enerģija tiek nosūtīta atpakaļ, lai ritenim piegādātu ūdeni. Iekārta pati apgādā sevi un piegādā patērētājiem elektroenerģiju. Kāds ir Hess princips? Zem spiediena tiek padots ūdens un darbināta turbīna. Es radīju to pašu, tikai bez ūdens spiediena, bet ar svārsta palīdzību. Zināms, ūdens daudzums tiek novirzīts uz spararatu, kas iegriež skriemeli, un tas griezīs ģeneratoru, kas arī baros pats savu akumulātoru, savu sūkni un dos strāvu tālākam patēriņam, ieskaitot sviras likumu. Attiecīgi, jo garāka svira, jo vairāk enerģijas tiek nodots. Nākamo ierīci, par kuru mēs pastāstīsim, ir izstrādājis vācu matemātiķis un uzņēmējs Holgers Torstens Šubarts. Izvērstā intervijā speciāli radošai sabiedrībai viņš detalizēti aprakstīja viņa komandas radītās ierīces ar nosaukumu Neutrino Voltaic Power Cube darbības principu. Tā ir kā sviestmaize, kurā pamīšus sakārtoti grafēna un leģētā silīcija slāņi. Tehnoloģija balstās uz daļiņu kinētiskās enerģijas pārveidošanu elektrībā, pateicoties grafēna atomu svārstībām, kas absorbē šo enerģiju. Neutrino Voltaic ir enerģijas savācējs. Tas neražo enerģiju, tas pārveido tās enerģijas, kas jau eksistē, un mums apkārt ir daudz enerģijas. Mūsu pieeja ir tāda, ka mēs veidojam lielas fiziskās virsmas, taču radītās enerģijas ir ļoti maz. Tieši tāpēc tādai ierīcei kā Cube, kas izskatās ļoti kompaktā, taču pusvadītāju virsmas platības sasniedz 1500 kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka būtībā šis Cube nav nekas cits, kā salikts milzīga izmēra fotoelements, kas miedarbojas ar neredzamo gaismu. Rezultātā iegūstam tīru izejas jaudu. Tas ir tas, kas mums ir šobrīd. To varēja uztaisīt arī citos izmēros. 5 kW izejas jauda, un ar to pilnīgi pietiek lielam dzīvoklim vai nelielai mājai. Un ja jums vajag vairāk, jūs vienkārši ņemat 2. Tāpat Šubarta kungs dalījās ar radošas sabiedrības dalībniekiem savā motivācijā nelokāmi virzīties uz priekšu BDG izstrādē un ieviešanā pasaules sabiedrībā.
Energoapgāde ir sakars ar pasauli, dzīvi, izglītību, gaismu. Ja jums nav enerģijas, tad jūs pat nevarat konkurēt mūsdienu pasaulē. Daudzi kontinenti ir izolēti. Kari, kas tagad notiek pasaulē, geopolitiskie konflikti vienmēr rodas no atlikušo fosilo resursu sadales. Manuprāt, un tieši tāpēc es vadu šo projektu, es uzskatu, ja nākotnē šis energoapgādes veids kļūs par galveno, tad pasaule var kļūt labāka un mierīgāka. Un tādēļ ir vērts pārvarēt visas problēmas un grūtības, kurām esmu izgājis cauri pēdējo 15 gadu laikā. Un ja ņem visus šos miljardus un triljonus, kas tiek tērēti bruņojumam, tad ar to palīdzību varētu visus cilvēkus apgādāt ar enerģiju, pārtiku, izglītību un atrisināt visas šīs problēmas. Bet tagad es jums teikšu sekojošo. Šodien mēs atrodamies tajā posmā, kad to vairs nav iespējams apturēt. Šodien mēs esam tajā posmā, kad pārāk daudz cilvēku ir sapratuši, kā tas darbojas. Piemēri, ko jūs šodien dzirdējāt, ir spilgts pierādījums tam, ka mums jau ir pieejama neierobežota tīra enerģija ražošanas un sadzīves vajadzībām. Šīs ir tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt ar nepieciešamo enerģiju visus cilvēkus uz planētas neierobežotā daudzumā, gan 8 miljardus cilvēku, gan pat 50 miljardus. Kā rāda vēsture, katrs jauns miljards cilvēku dod impulsu civilizācijas attīstībai un ļauj veikt tehnoloģisko izrāvienu, kas izved mūs augstākā līmenī un paver sabiedrībai jaunas iespējas.